Labdien visiem Latvijā un ārzemēs. Es aicināju čigānu vecākus un skolotājus un visus profesionāļus, kurus interesē čigānu jautājumi, izglītības jautājumi. Vajadzēja diskutēt par čigānu izglītības jautājumiem. Latvijā ļoti satraucoša situācija sakrā ar to, ka, kā jau jūs redzējāt, katrs trešais Romu bērns ir atzīts par speciālās izglītības programmas audzēkni vai esošajiem vai topošiem. Tad šis ir tāds orientieris, kas palīdz saprast, ka Romu izglītības sistēma ir ļoti zemā līmenī. Tas ir pašu vecāku nolaidības dēļ un pašu Romu vecāku pasivitāte un vai kautrība vai bailība vai nespēja pārvarēt iekšēji sevi un doties pie pirmā cilvēka, lai saņemtu kaut kādu palīdzību. Un tas arī norāda, ka nav principā bijusi veiksmīga sadarbība ar skolotājiem, ar pašu skolu. Tas ir ļoti satraucoši, diemžēl, ļoti bīstami čigānu kultūru vidē vispār, jo šādi pētījumi, šī informācija dod mums saprast to orientieri, to virzību, to vīziju, ka uz priekšdienām mēs neko labu nevaram gaidīt ne no sevis, ne no bērniem. Un valstiska attieksme vai pašvaldības attieksme ir tāda, kāda ir, jo paši Romu vecāki nepiedalās, nav aktīvi un lielu vainu noveļ uz pašiem bērniem. Es pats esmu piedalījies vairākos pilotu pētījumos, un mani ir rezultāti ļoti līdzīgi. Arī pie skandalozes slavenās pedagoģijas doktors Daigas Zaķis, kuru es sākumā vairāk cienīju, bet, kad es nācu pie atziņām un novēroju daudz faktus un dažādas situācijas, man, simpātijas mazinās. Un viņa tiek Latvijā uzskatīta kā autoritatīva persona čigānu izglītības jautājumā, un tādēļ vislielāko atbildību jāprasa tieši viņai. Cienītā Daiga Zaķskoņas, būtu ļoti laipni, ja tu uzrakstītu lūdzu apskatu par čigānu izglītības kvalitāti publiski divos avotos, lai Latvijas Romi, kuri prot lasīt un rakstīt, gan arī Latvijas sabiedrība ir lietas kursā, kas notiek čigānu izglītības kvalitātes ziņā. Jo, cik es saprotu, kad tu esi izglītības iniciatīvu centra vadītāja, kopš, man liekas, 2000. gada 3. vai kurā, kopš pirmā projekta. Es nerunāju par Ženijas kundzi, vai kā sauc to dāmu, lai gan visticamāk arī kopš izglītības iniciatīvu centra dibināšanas sākuma perioda līdz šodienai, vai līdz pēdējā projektam un pētījumiem, tomēr vajadzētu tādu apskatu, kas Romu izglītības un pedagoģiskā procesa jautājumos ir veikts, lai mēs saprotam, kā tā situācija, jo, diemžēl, pēc 10 gadu situācijas nekas īpaši nav mainījies. Un tad 2021. gadā, ja pētnieki, izglītības zinātnes ministrijas speciālisti informē par šādu informāciju par katru trešo bērnu un jauniešu speciālam izglītības problēmām, tātad mums vecākiem, mums citiem speciālistiem un čigānu tautības skolotājiem ir grūti iedomāties par īsto situāciju, kas varētu būt. Jo nav runa par 1 vai 3 gadiem, runa ir par paudzēm, par 5 un 10 gadu virzību, uz kurien mēs ejam. Mēs varam iet diezgan negatīvi,
Tātad čigāna tauta vispār ir cietusi no neiecietības, kā jau mēs zinām, un arī tāda skolas vai nodarbinātības vai sabiedriskā izolētības vai stigmatizēšanas, tātad negatīvas attieksmes, negatīvisma, un, un tas viss ir vēl joprojām turās sabiedrībā kontekstā ar izglītību. Šī diskriminācija, rasistiska tāda vai ksenofobija, tāda bailes no nezināmā un tā tālāk, lai gan it kā dzīvo kaimiņos, tomēr vēl par tiem romiem nezinu. Un šī tā viena no manām aktivitātēm, kādēļ es ļoti mērķiecīgi, ļoti intensīvi piedāvāju un informēju dažādas šķautnes, dažādas variantus, izgaismoju romus, gan pašus romus mēģinu izgaismot, gan arī Latvijas sabiedrību. Gan par to pašu izglītību, gan sociālajiem apstākļiem un sociālu kontekstu, tātad komunikācija ar citām tautām, ar valstisko patriotismu, ar līdzdarbību valsts mērogā, ar pakalpojumu saņemšanu vai līdzdalību un tā tālāk, un arī ar nodarbinātības jautājumiem un tā tālāk. Tad šī te izglītības jautājuma sfēra ir ļoti cieši saistīta ar dažādiem jautājumiem. Un dažos gadījumos mums ir jāskatās gan ļoti konkrēti tikai par izglītības iestādi vai izglītības būtību kā tādu. Citā gadījumā ir runa par skolas, ja mācību procesu vai pedagoģiskiem jautājumiem. Es apskatu šos jautājumus ļoti plaši un vispārīgi, un tādēļ vienā brīdī ir sasaisti ar pašiem vecākiem, kuriem tiešām nav tās naudas, jo viņiem nav darbs, viņiem nav izglītības, bet tā izglītība nav arī tādēļ, kad, Daiga Zaķis kundze acīm redzot nav radījusi apstākļus vai projektus vai pētījumus tātad bērnu pedagoģiskā procesa kontekstā ar vecākiem. Tātad bērni tikuši tā kā vai nu izolēti vai kādā veidā. Tā kā es domāju, man ir stiprs liels aizdoms balsoties uz šiem te pētījumiem un ziņojumiem, Daigas Zaķiskundzei tā kā vajadzētu, publiski izteikties, preskonferencē vai uzrakstīt publikāciju, vismaz 2 avotos. Tātad, ko es gribu teikt, mana tāda neformāla, tāda mana iniciatīva, tāda par cik es esmu